Kā es attēloju filmas Terminators posteri? Pirmais, ko es izdarīju, es ātri palielināju muskuļu masu, tad es uzsmērēju eļļu uz savu ķermeņu, uztaisīju fričeni, atradu līdzīgu ādas jaku un, protams, saules brilles. Es izmantoju tikai vienu gaismas avotu un ķēros pie darba. Kad beidzot fotosesija bija gatava, es izvēlējos vislīdzīgāko bildi un sāku to apstrādāt Photoshopā. Un viens no galvenajiem mērķiem bija pielāgot krāsas tieši tāpat kā oriģinālajā posterī. Tad, kad tas bija paveikts, es sāku pielāgot visādas sīkums un detaļas, lai izskatītos pēc iespējas līdzīgāks galvenajam varonim. Mājās es neturu ieročus, tāpēc es aizņēmos to no galvenā varoņa. Un pēc vēl dažādām manipulācijām posteris bija gatavs. Kā jūs domājat, vai man izdevās attēlot Terminatoru? Vai jūs gribētu redzēt, kā es attēloju filmas Cietais rieks posteri? Es izmantoju tikai vienu LED gaismiņu un gaismas reflektoru. Tad es atradu līdzīgu kreklu baltā krāsā, lai imitētu sviedrus. Es uzsmērēju nedaudz eļļu uz pieres un sasmidzināju ar ūdeni. Nākamais solis bija nobildēt pēc iespējas līdzīgāk un ķerties pie bildes apstrādes Photoshopā. Kad izvēlējos labāko bildi, sāku to apstrādāt un pielāgot krāsas, lai izskatās tieši tā, kā oriģinālajā posterī. Diemžēl es neatradu ieroci savās mājās, tāpēc biju spiests aizņemties no galvenā varoņa paša Bruce Willisa. Pēc kāda laiciņa, pielāgojot visu, posteris bija gatavs. Ko jūs domājat, draugi? Vai man izdevās attēlot leģendārās filmas posteri? Vai vēlaties redzēt man Elvisa Preslija attēla atdarinājumu? Vispirms es pasūtīju līdzīgu tērpu, ukulēli un ziedus, kāda bija Elvisam viņa attēlā. Kad viss bija pienācis, es sāku gatavoties fotosesijai. Lai pārvērstos par Elvisu, uzvilku kreklu un saķemmēju matus. Lai gan tie ir tālu no oriģinālā izskata. Šoreiz es izmantoju divas gaismas. Pati fotosesija bija diezgan vienkārša, galvenais bija izskats. Lielākais izaicinājums bija rediģēšanas procesā. Pēc labākās fotogrāfijas izvēles es sāku rediģēt, cenšoties saskaņot krāsas, pievienot nedaudz vairāk matus uz galvas un veicot dažādas pielāgojumus. Sākumā domāju, ka būs grūti saskaņot vecās fotogrāfijas krāsas, bet pārsteidzoši tas izrādījās ātrs un viegls uzdevums. Ko jūs domājat, vai izskatos pēc Elvisa? Kā es attēloju 3 bokseru bildes? Es izmantoju aprīkojumu, kurā bija 2 gaismekļi, boksa cimdi, smidzināšanas pudele un eļļa. Kad pirmais kadrs bija gatavs, es nomainīju boksa cimdus, lai iegūtu dažādību. Kad fotosesija beidzās, bija laiks iegribt pēcapstrādes pasaulē. Apbruņojoties ar savām Photoshop prasmēm, es devos gandrīz 2 stundu ilgā ceļojumā, lai precīzi saskaņot krāsas, rūpīgi pielāgotu kadrus, lai katra detaļa atbilstu oriģinālajam attēlam. Gribējās uztaisīt kaut ko tādu, kas parādītu man, kā es izskatītos, ja es būtu profesionāls boksers. Pēc gandrīz 2 stundām bilžu apstrādes manas profesionālās boksa fotogrāfijas bija gatavas. Ko jūs domājat? Vai es izskatos pēc profesionāla boksera? Vai jums ir kādi ieteikumi nākamajai attēlu sērijai, kuru man vajadzētu attēlot?